Zemstīpas. 3 lietas, labas lietas. Dāmas kungi, basketbola draugi, esiet sveicināti Olibet entuziastu basketbola līgas podkastā Zemstīpas 3. epizode. Dāvi, čau! Čau, čau! Kā tev labi iet? Sen neesi redzēts? Jā. Cik 2 nedēļas pagājušas jau? Nu jā, ko darbiņā nopērās, tagad priecīgs, ka pasīt varēs papļāpāt atkal. Paliet ūdeni gudri un... Bet jā, zini, kas ir? No. 3. epizode. Man ir 3. frizūra jau. Es tā skatos, jā, uz katru frizūru, uz katru frizūru jauna epizode. Uz katru epizodu Dāvim ir jauna frizūra. Un īstenībā ļoti atsauksmes diezgan saņēma arī par tavām iepriekšējām frizūrām. No 2. epizodes bija jautājums, kā tu vispār kaut ko redzēji? Tur zdulošā vaļā. Jā. Kas noticies vispār ir? Man pieteicos ekstrasensu cīņām. Nopietni? Jā, tāpēc, ka Kristaps Porziņš ir gada sportists. Jā. To es paredzēju. Paredzēju tad, kad tas vēl nebija zināms. Jā, Pirmo reizi Latvijas sportā ir 2 sportisti, gada sportisti. Jā. Kristaps Porziņš un Toms Kuiņš, riteņbraucējs. Cerams, ka tev paņems ekstrasensu cīņās. Ļoti, ļoti labs rādītājs. Kas tev? Es apsveru domu pieteikties lauksētā. Nezinu, tāpat kāpēc nē? Nezinu, zinu kā. Kaut ko gribās interesantu dzīvē, kaut kādu jaunumu un tā. Tāpat kā Arēna Rīga izdomā pārsaukties par Xiaomi arēnu, tad es domāju. Investīcijas, jā. Investīcijas, nosaukumi un Eiropas, kas tieši nāk. Nu jā. Xiaomi vai kā tur teica? Xiaomi arēna, kā Amerikā saka, Xiaomi arēna. Bet nē, šodien Latvijas Užavas kausa pusfināls sākās. Ko fano? Ventspils. Bazarnau. Tavēja, protams. Man gribās, lai ir jauns čempions. Tas ir tāds mana vēlme. Vēfiņš ir bijis iepriekšējos 3 gadus. Jā, Ventspils kā reiz. Un interesants fakts ir, ka visi, kuri iepriekšējos 3 gadus ir bijuši finālā, tagad spēlē pusfinālā. Gan Liepāja, gan Ventspils, gan Vēfiņš, gan Zeļi. Ko tu tur likt vietā? Bija labas spēles. Valmiera paši zaudēja. Valmiera labi bija šodien. Bet labi. Jāķeras pie darbiem. Ķeramies pie Olibet entuziastu basketbola līgas podkasta Zemstīpas 3. epizode 1. sezona. Sāksim ar MVP. Apskatīsimies decembra MVP, bet lielais tas fokus mums šodien būs ciemos Krišs. Tad mēs izrunāsim visu kaut ko par līgu, vēsturi, aktualitātēm. Rekord liels jautājums skaits ir bijis, tā kā prieks par to. Bet tas sākam ar tiem MVP. Atskatāmies, mums ir aizritējusi decembra labāko spēlētāju balvošana, un ja pirmajā reizē mēs gājām cauri tur pilnīgi visam, tad mums jau podcasts kļūst saturīgāks, daudz vairāk ko pārunāt, un šoreiz mēs iesim cauri tikai labākajiem, un sāksim mēs ar ekstra līgas labāko spēlētāju. MVP Jānis Leimanis, Anzāģis komanda. Statistika diezgan iespaidīga. 30,5 punkti, 7 atliekušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles, 2 spēlēs efektivitāte 29. Vai tu atceries, kad bija oktobrī? Oktobrī man ir, es skatījos, kad no Tromņa nocelts ir Andris Epners. Ka pirmie 2 mēneši bija abi mēneši bija Andrim Epneram. Tā kā arī... Viņi, man liekas, komandas bija, ne? Vai es kļūdos? Nē, kļūdījos. Jā, labi. Kas tur tālāk ir? Piesaki, tu droši arī Elvijas Ozoliņš. Es jau neredzu tik tālu, man grūtāk, bet jā, Elvijas Ozoliņš arī vērvo pārstāvs, cik izskatās 31 efektivitāte. Un arī Rihards Straut nocēla no Troņa, tā kā mums ir jauna MVP. Atceries tas, ko runājām? Oktobrī bija tie labākie, un mēs runājām, kā būs ejot sezonai, vai viņi saglabās to labāko sniegumu. Redzam, ir jauni kandidāti. Bet tas tikai priecējoši, ka pamainās. Protams. Zin kā. Apnīk vienādība. Cilvēkiem arī pa Jokiču arī 4. reizi vairs nebalsos, ne tik daudz. Labi, bet, viņš rāda tādus brīnums, ka, ko citu vietā liks. Te nav balsojums, te ir matemātiskās formulas, tā kā... Elvijas Ozoliņš. Prieks par Elviju. 21 punkts, 8 atliekušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles. 3. līga Marts Ozolinkēvičs. Tur neliela kļūdiņa, bet
Marts piedos mums šoreiz. Pārdaugavas Buku spēlētājs. Gribētu teikt, līderis Pārdaugavas Buku. 37 punkti vidēji 2 spēlēs, 7 atliekušās bumbas, 7 piespēles. Tāds tuvais flirtiņš triple-double un 37 efektivitāte. Tas jau ir, manuprāt, diezgan iespaidīgs. Tad viņš būtu pārņēmis, kas tur Klegers bija pirms tam Bukiem. Klegers, viņiem ir Rozensteins vēl. Viņiem tur diezgan labs sastāvs. Viņiem ir ļoti labs sastāvs. Kur paskatāmies, kas bija 3. līgā MVP oktobrī, bija Matīs Zvejnieks no Lady Train ar 34 efektivitāti. Bet, redzam, Mārts ir saņēmies. Man ļoti patīk 4. līgas MVP. Normunds Vītoliņš, kāpēc sev patīk šis spēlētājs. Viņš man bišķīt atgādina Zoran vai Goran Dragič. Vienu abiem Brālis Dragič. Jā. No Slovenijas. Jā, ja paskatās, tad kaut kādas līdzības var savilkt. Sejas vaipstos, kas zina, varbūt arī gēnos, kā nekā pasties. 38 efektivitāte no decembra labākajiem, tā ir visaugstākā efektivitāte. Bet viņš mums gariņais ir. Tā kā muž brālēns. Komandas dati grupas spēlētājs 28 punkti, 18 atliekušās bumbas un 2,5 blociņi spēlē vidēji. Gariņājām tāds tīri. Bet es skatījos, ka lielākoties visi tie, kas ir MVP, viņi, neteikšu, ka lielākoties, bet ir savu daļu, kas ir garies. Un tas ir tīri dēļ daudziem bumbām. Jā. Jo tā vismaz tā uz ātru apskatījos. Paskatāmies no šiem 4 kungiem, tikai vienam ir virs 10 bumbām, un tas ir tevis pieminētais gariņais Normunds Vītoliņš. Pārējiem ir zem 10 bumbām. Tā kā. Ko es saprotu? Ko dāvis par? Labi, ejam tālāk. 5. līga. Nākamais foto. 5. līga. MVP Rūdis Zernevits no komandas BK. Zernevits. Viņš ļoti dusmosies. Zernevits. Viņam Rūdis, sorry. Problēmas ar cilvēku nemāk viņu uzvārdu izrunāt. Rūdis Zernevits. Dusmojās vienmēr. Rūdi Zernevits. Jā. 5. līga MVP no komandas BK iemetiens 29 punkti, 9,5 atliekušās bumbas, 4 rezultatīvas piespēles un 2,5 bloki spēlē. Un Rūdis jau nav gariņais. Ir. Tajā komandā ir. Labi, es nezinu. Nē, viņiem tur ir diezgan smags var, man liekas, arī, bet savu 94, 95. Viņš ir atletisks. Par atletismu tas ir cits stāsts. Man ļoti liels prieks par viņu, kad dabūjis savu MVP balvu. Viņa žēl, ka 5. līgā nevis 4. deva. Jā, jo viņi ir komandas biedri. Jā, bet Rūģis iedzīvojas bišķīt savainojumā. Kas notika Rūģam? Pēdas salauza. Cerēsim, ka būs lai labu veselību. Es gribu novēlēt to, ka pagājušajā pie spilgtākajām epizodēm mēs nepieminējām viņa game winneru pret Mežparku pusfinālā. Tā kā par to viņš arī bija sabēdājies, tā kā priecājies, veseļojies un tiekamies laukumā. Jāiesūta ir šādas epizodes. Nevar jau bēdāties, ka mēs nepieminam pilnīgi visu, ja mums arī neiesūta. Akmens manā lauciņā, es tomēr ar tur biju. Tā kā skatītāji, mēs atgādinām. Un atgādinām arī, ka tuvojas play-offi. Jā, tā kā Rūči, tu veseļojies, lai esi līdz play-offiem atpakaļ. Bet tie, kuri ir veseli, atgādinu, ka jums ir jābūt nospēlētām 5 spēlēm, lai varētu spēlēt play-offos. Cik palielam 3 spēles palikušas? Tieši tā, februāra mēnesis ir atlicis tikai. Tā kā nestiepjam gumiju, lai nav martā jāčiks, ka es netieku spēlēt play-offos, jo man nav 5 spēļu. Ko darīju visus šitos mēnešus? Sezona sākās septembrī. Ejam tālāk. 6. līgas MVP. Redzam, arī 6. līga tiek pagodināta. MVP Jānis Elmeris no komandas BK Daugmale. 12 punkti, 22,5 atliekušās bumbas un 7 piespēles. Cik atliekušās? 22,5. Bet Daugmale ir pirmā gada komanda. Pagājušajā epizodē mums pieminēja komentāros, ka prieks par Daugmales komandu. Daugmales Dadži. Daugmales Dadzis, jā. Tā kā redz, ka arī diezgan labi spēlētāji. Spilgtākie notikumi 24. gadā tieši tā. Uzvaras un liels prieks par šiem spēlētājiem. Redzam arī ļoti, ļoti izceļās logo ar nosaukumu Dadzis. Tur var redzēt skatītāji. Jūs tur redzēt. Dāvim vienkārši paik pietuvināt nedaudz. Bet ejam tālāk. Darba dienu līga. Rihards Bērziņš.
Atceries, tas, kuram patīk skriet, mest un daudz ko citu darīt. Statistika par to nemelo. 2 spēlēs vidēji 33,5 punkti, 20,5 atliekušās bumbas un 3,5 piespēles. Kādreiz viņš pats arī nemet. Kādreiz viņš atdod piespēli, neuzmet pa grozu. Pārsvarā manā pieredzē tas tad, kad viņš bišķi grib atpūsties, lai gan viņš nekad nepiekūst. Viņš spēlē, man liekas, visās līgās, izņemot sieviešu līgā. un spēlē, var teikt, vidēji 40 minūtes visur. Ja ir papildlaiks, tad vairāk. Regulāri atnāk uz spēli ar 5 minūtes pirms sākuma iesildās pirmajā ceturdaļā, un tad, kad viņam prasa, šodien daudz spēlēs, es jau tā 10-15 minūtes, lai citi uzskrien, un pēc tam skaties spēles protokolā 40 minūtes, 5, 19, 3 punktniekos, un tāda statistika. Bet darbdienas līgas MVP. Rihard, prieks par tevi, apsveicam. Un sieviešu līga. Šeit gan no oktobra nav nekas mainījies. Laura Natālija Grabe joprojām dominē. 12,5 punkti, 9 atliekušās bumbas, 7 piespēles, 25 efektivitāte. Flirtiņš ar triple-double. 3 lietas, labas lietas, kā tu teici. 3 lietas, labas lietas. 3. epizode Laurai Natālijai Grabei, 3. MVP. Izskatās, ka viņi tur arī ir spilgtākā spēlētāja sieviešu līgā. Nezinu, kas tur 2. vietā, vai tur 2., 3. vieta mainās vai nē, bet Kas saka? Šobrīd mēs uz to neskatāmies. Jā, mēs skatāmies uz labākajiem. Ja jūs gribiet šeit tikt, kļūstiet labākie un jūs nonāksiet uz šī burvīgā tablo, kurš, ja jūs pamanījāt, ir nedaudz citādāks. Dāvis solīja, ka būs citādāks. Parametri pamainījās, palielinājās. Un viņš ir nedaudz citādāks. Bet runājot par skaistiem pasākumiem, tāda decembra izcilnieku apbalvošana notika 21. janvārī Olibet Sports bārā Daugava. Vēl viens lielisks pasākums norisināsies 27. februārī. 27. februārī basketbola viktorīna komandā var būt līdz 6 cilvēkiem. Norisināsies Buzzing bārā, Kaļķu ielā 11, starts 7. vakarā. Pieteikšanās sūtiet uz krish@entuziasti.lv, jeb šo kris@entuziasti.lv, jo bezgarumzīmē. Un, ja jums domājās, kāpēc mums ir basketbola forums? Tāpēc, ka šoreiz būs tematika viktorīnai un visas komandas, visi dalībnieki, visi gudrinieki ir laipni aicināti ierasties savās vai kādā mīļākā spēlētāja formās. Un tad forši bildēs būs smukāk. Kas tev pa formu ir? Pastāst, man ir Grants Hills, leģendārs. Bad Boys. Detroit Bad Boys, Grants Hills, man ir Shaquille O'Neal, to jau, manuprāt, visi atpazīst. Nē, šī nav manējā. Šautauts Rihardam Gromulam, paldies. Bet jā, tātad basketbola viktorīna, piesakam komandas, piedalāmies un, kas zina, varbūt jūs sacentīsieties pret mani un Dāvi. Uztaisam. Zemstīps komanda. Komanda Zemstīps. Ja es nezinu, vai es Snoopy komandā tikšu iekšā, man nepietiekams zināšanas ir. Uztaisīsim savējo Zemstīps. Nevienam neteiksim, paņemsim Kriša Rausa komandā. To, kurš organizē šo viktorīnu. Bet labi, ejam tālāk. Atskatījāmies uz labākajiem, atskatāmies uz spēlēm, kuras paši ieteicām 2. epizodē. Vēlies sākt? Sāc tu, tev 2, man 1. Labi, spēle, kuru es ieteicu darbdienu līgā. Urieksas Draunieki pret komandu Brīvsols 13. janvāris, 9.15 arī Olimpiskais centrs. Urieksas Draunieki uzvarēja ar +15. Vai tu atceries manu prognozi? +16. +16, tieši tā, kļūdījos par 1 punktu, bet čing! Punktiņš manā ailītē. Madars Ozoliņš ieradās uz spēli, izdomāja dominēt 34 punkti, 18 atliekušās bumbas, 6 rezultatīvas piespēles. Lieliskais saspēles vadītājs Urieksas Drauniekiem, kuram vidēji ir gandrīz triple-double. Arī šoreiz izcēlās ar 7 punktiem, 14 piespēlēm, 12 atliekušajām bumbām, un mūsu labi zināmais skrien un met garais spēlētājs Rihards Bērziņš 18 punkti, 4, 12, 3 punktu metienos. Savukārt Brīvsolis centās izrādīt pretestību, bet viņiem tas īsti līdz galam nesanāca, un Krasovska kungs izcēlās ar 18 punktiem, 8 atliekušajām bumbām, un viņa komandas biedrs Bistenkovs pievienoja 15 atliekušās bumbas. Nē, 15 punktus un 7 atliekušās bumbas. Skatās šausmīgi grafika, es sataisīju, es atvainojos. Dāvis to netaisīja. Mēs šeit neko. Es gribu par Madaru Ozoliņu.
vienu ātru komentāru. Nu, viņš ir fizisks zvērs. Viņš ir fizisks monstruāls zvērs un nav brīnums. Viņam arī pagājušā sezona tur bija, ja es nemaldos, pārspīlējuši 30+30 spēli bez mazai. Tā kā, ja viņš jāsadz, tad viss cieņa. Nevis viss cieņa, bet viss veiksmi. Nu jā, un mana prognoze, teiksim tā, izgāja. Kas tev bija labs? Man bija sieviešu līga. Sieviešu līga. Jā. Man liekas, tev bija pazudušās pērles. Pazudušās pērles atradās. Jā. Viņas nekur īpaši nebija pazudušas. Protams. Atkal neatstāja īpaši variants ar mani Kraukļu VF jaunietēm. Alfreda Kraukļa. Ko es teicu? Armanda. Viss kārtībā. Tev pārklausījās. Viss kārtībā. Un jā, rezultāts 78-49, jeb 29 punktu pārsvars. Nu, tur bez variantiem, kā jau es teicu. MVP grabi, 26 punkti, 12 rebīši, 5 bumbas, piespēles. Štolces arī iepriekš pieminēju. Un viņai bija 13 punkti, 8 rebīši un 7 stīli. Tas viss 25 minūtēs. Kā tur nonācām līdz 27 punktiem? Tur kaut kas ir ļoti. To mēs izlabos pa virsu uzliksim. Bet, 25 minūtēs, gan arī triple-double stīliem ir diezgan solīdu. Plus vēl viņiem bija, zin, kas bija? 7 stīli. Jā. Paula Krastiņa, 11 atliekušās un 0-12 metienos no apakšas. Noķer, met. Paula, ko tur darīt? Tu vāc statistiku? Zini, kā ir redzēt tādi precedenti, kad noķer bumbu, iemet stīpā, iemet stīpā. Varbūt Paula to centās darīt. Un Paula ieraksta komentāru. Frēda Kraukļa VF, dāmām. Kas tur Elizabete Zālīte, 15.17. 7 atliekušās. Un Justīna Kalniņa pievienoja 6 punktus un 13 bumbas. Skatās Zālītes jaunkundu 40 minūtes ir noskrējusi. Jā, 40 minūtes. Tā kā visu cieņu. Paņēmu uz sevi bišķi kardio plus efektivitāti. Un pērlēm tagad 9-0. Pirmā vieta tabulā stabili. Tikmēr Kraukļa VF dāmas ir 6. vietā, ja es nemaldos, ar bilanci 4-5. Kaut kas tāds apmēram. Statistika skaitļi. Jautājums tev, kā tev šķiet? Kāda komanda sagādās pazudušajām pērlēm pirmo zaudējumu līdz playoffam? Līdz playoffam es domāju, ka nē. Vai playoffā tas notiks? Tur jāskatās. Tur ir, jo playoffā, protams, zinām, ka ir pilnīgi cits basketbols, pilnīgi cita intensitāte, pilnīgi cita koncentrācija. Un regulārajā sezonā tu vari dominēt, pienāk playoffi. Un... Cik reizes mūsu Latvijas vēsturē nav atskanējis teikums, ka viena spēle jāzaudē, lai varētu vinnēt. Tā kā tāds bieži ir dzirdēts, jā. Bieži ir dzirdēts un skatīsimies, kas arī, kā ies. Bieži arī pārbaudīts praksē. Bet labi, ejam uz manu otru spēli. Pārdaugos Buki pret Sparta Logistics, 3. līga. Es prognozēju sīvu spēli. Kārtējā prognoze par sīvu spēli galīgi izrādījās nepatiesa, tāpēc šo mēs neskaitīsim. Tātad viena pareiza prognoze man ir par darbdienu līgu. Tavējā. Izdomā pats, vai tu skaiti sev vai nē, jo tu teici plus 16, bet bija plus 29. Bet pārdaugos Buki pret Sparta Logistics. Sparta, es minēju, ka nokoncentrēsies un sagādās sīvu spēli. Šis nebija tas variants. Pirmā ceturdaļā un otrā ceturdaļā aizritēja vēl tā puslīdz vienādi. Buki uzvarēja puslaiku ar 42-32. Un trešajā ceturdaļā pēc puslaika apspriedes pārdaugos Buki iznāca 28-8 ceturdaļā aizvadīja. Un tālāk jau ceturtā ceturdaļa bija simboliska spēles gala rezultāta noskaidrošana. Un redzam pārdaugos Bukiem tevis pieminētais Rozenšteina kungs. 27 punkti, 12 atliekušās bumbas un 5 piespēles. Un Marts Ozolinkevičs, decembra MVP, 27 punkti, 6 bumbas. Savukārt Spartai Kristers Rosmanis 12 punkti un 12 bumbas un Miks Kalniņš 14 punkti. Tā kā pārdaugos Buki, jo projām, ja nemaldos, bez zaudējumiem. Liekas, jā. Viņi tur diezgan stabilu sniegumu rāda, pārliecinoši izskatās un playoffs būs ļoti interesants. Playoffs būs ļoti interesants. Bet runājot par spilgtām statistikām, spilgtiem rezultātiem un notikumiem, atceries, mums bija tāds
lielisks komentārs par Ogres pilsētas čempionātu. Jā. Artūrs Vītols. Un tu teici, ka tu gribi spēles protokolu. Man viņš ir. Skatītāji, diemžēl jūs viņu neredzēsiet. Jums viņš nav pieejams. Bet man viņš ir, un es tev varu pateikt detalizētu statistiku. Tātad 50 atliekušās bumbas, no kurām 20 ir uzbrukumā un 30 ir aizsardzībā. 9-23 metienos, ļoti iespējams, daudz metieni bija garām pēc uzbrukuma bumbām, 27 punkti un 56 efektivitāte. Tam visam papildus vēl 11 izprovocētas piezīmes, 8 kļūdas, 7 piespēles un pašam 4 piezīmes. Un komandai uzvara pa 10. Par ko viņi spēlē? Kā tu pieminēji, pret jauniešiem. Jā, pret jauniešiem spēlēja. Un jā, gaidu, kad tu atkārtosi kaut ko līdzīgu. Jā, tu. Vienīgais, ko es varu atkārtot, ir statistikas, jo gāja cauri kaut kādiem protokoliem. Nav spēles, ko mēs ieteicām, bet, pieņemsim, Darbdienu līgā Andris Kārkliņš Elektrumā ievadīja 46 punktus. Cik 3 punktnieki? Tā ir kā tīra, vai ne? 46, bet viņš iemet 14 3 punktnieks no 29. Soda metienus, cik viņš izmet? Viņš izmet, man liekas, 1-2 punktnieku vispār un 2 sodiņas. Jā. Tātad 2 punkti no 2 punktniekiem, 2 punkti no sodiņiem un pārējais. Un viņš arī iepriekšējā spēlē vēl 9 iemet, tā kā viņš tīru strojciņām dzīvo. Kas tur vēl 4. līgā, BK Rīmš, rupi sakot, pa 2 apspēlēja Dzirnavs, jo vecums salika 50 punktus. Un viņam komandas biedrs Sandis Silovs iedeva vēl 18 piespēles. Es nezinu, cik ir rekords, bet man liekas, ka 18 piespēles varētu būt tuvu kādam rekordam vietējam. Tos rekordus mēs kādā epizodē apskatīsimies. Jā. Uzzināsim un apskatīsimies. Un jau var teikt podkāstu leģenda, jā, Gertners. 3. reizi sezonā savāc virs 20 rebīšiem. 27 šoreiz. Vienreiz viņš arī tur 31 bumbu savāc spēlē. Tā kā, Tu teici, ka tev ļoti interesē, kā notiek tā rebīšu vākšana. Varbūt tu gribi kaut kādu mentorship pie viņa iziet. Es nezinu. Pie mums bija 7. Tā kā tur. Labi. Tur jau atbloks un piezīmes viņam bija arī atceries. Jā, bet Gertner kungs meistarīgs tiešām. Bet, atbloķējiet cilvēki. Ja pret jums spēlē Gertner kungs, atbloķējiet viņu. Ja vien tas būtu tik viegli. Jā, viņš jau pārliec pāri, iztais no rokas. Un mums jau. Tā. Vai tev ir vēl kas pieminams pie spilgtām statistikām? Nē, nav. Bet man ir kaut kas spilgts vēl azotītē. Mūsu šīs dienas viesis. Spilgts viesis. Pirmais viesis, 3. epizode, 3 lietas, labas lietas. Un pirmais viesis, skatītāji, sagaidām ar aplausiem. Jā, jūs tagad skatoties, aplaudējiet. Olibet Entuziastu basketbola līgas organizators, šefs, boss, sauc viņu kā grib, direktors Krišs Rauskā. Krišs, sveiks! Sveiks! Prieks, ka piekriti būt par izmēģinājumu trusīti, teiksim tā, pirmais viesis mūsu podkāstā, kura idejas autors pats vien bija. Bet pirms ķeramies klāt visam pārējam, sāksim ar pirmo jautājumu. Kā tu nonāci līdz Olibet līgai? Vai tas bija tas, ko tu pats izveidoji, tā bija tava ideja, vai arī tomēr tu to pārņēmi no kāda, vai kāds bija tas stāsts, kā radās Olibet līga? Olibet līga sākās pilnībā no nulles. Pa lielam jau nekā nebija. Bija ideja, bija vīzija. Vīzija sākotnēji bija uztaisīt ASK fanu klubam savu turnīru. Attiecīgi, kur spēlētāji fani var ne tikai bļaustīties, bet arī izprast spēli, pašiem spēlēt, saprast, cik tas vispār ir grūti spēlētājiem un vispār labi saliedēties un izbaudīt laiku. Tā kā tas bija tāds pirmais. Otrais, protams, tālāk šo vīziju virzot tālāk bija arī, ka var uzspēlēt draugiem, darba kolēģiem un vispārējais, jo tajā laikā nebija īsti pieejams zāles. Tad radās vīzija par to, ka tām spēlēm jānotiek brīvdienā, ir jānoorganizē tā, ka spēlētāji var atnākt uz spēli, viņiem nav jādomā ne pa zāli, ne pa bumbām, neko. Tev vienkārši ir jāpaņem savs sporttērps un tu vari spēlēt. Vispārējo mēs esam parūpējušies. Kāda bija atsaucība pašos pirmajos gados, teiksim tā, paņemsim pirmās pāris sezonas, cik liela bija atsaucība no komandām? Katru gadu tā atsaucība bija aizvien lielāka. Ja mēs sākām ar 10 komandām,
Pēc tam mēs turpinājām ar 20, 30, jau pie 40. Un tā jau 17. sezonā mēs esam tikuši līdz 120. Tā kā, katru gadu visu laiku tie rādītāji kāpj. Katru gadu, pēdējos gados mums aizvien vairāk nāks arī komandām pateikt, nē, paldies, vietas jau ir pilnas. Ir kaut kādas atsevišķas līgas, kurās jūs varat piedalīties, bet tās pamatlīgas jau daudzas jau ir aizņemtas jau kaut kādu nedēļu vai 2 nedēļas jau pirms pieteikšanās termiņa beigām, kurās nevar īsti vairs piedalīties. Tā, piemēram, ir kaut kāda 4. līga, tā ir 5. līga, 3. līga, un tās līgas ir tās populārākās, kurās nāks pateikt stop. Stop. Redziet, tāpēc neatlieciet nekad visus pēdējo. Krišams vienkārši pateiks stop. Ja jūs nākamgad gribēsiet pieteikties nedēļu pirms pieteikšanās beigām, 3. līgā grib uzspēlēt, ir komanda, stop, nekā nebūs, vai ne? Tā notiek. Tā varbūt tu vēlies kaut ko uzjautāt Krišam. Ne, tu par to ASK iemini. Cik tu palēm, tas pirmā sezona tikai kā tāda bija tas fanu klubam vai tas tur gāja kādu laiciņu? Fanu klubam jau tā bija jau 2. sezona, kad mēs bijām izveidojušies kā Yellow Army. Starp citu, pirmais nosaukums arī bija Yellow Army Kaus, Yellow Army Cup, kā mēs sev prezentējām. Un tā bija attiecīgi Fanu klubam 2. sezona. Diemžēl ASK komandai tā bija pēdējā sezona. Bet, tas bija jautrs piedzīvojums, kurā mēs... protams, ne tikai fani spēlē, bet arī citi gribēja mums pievienoties. Tādu piedzīvojumu, kā toreiz mācoties visu, apjaušot, kā vispār jāorganizē, tas bija ļoti interesanti. Cik bija tā sākuma komanda? Organizatoriskā komanda. Es tieši man nākamais jautājums. Bija kaut kādi 3 cilvēki, no kuriem beigās paliku... Uz 2. sezonu jau, tur 2 palika. Beigās jau, tā palika jau kaut kādā brīdī no tiem 1, kurš visu to turpina. Tā kā parasti vienmēr ir tās karikatūras, kad viss sākās un viss beidzās. Tā kā, tā gribēšana man bija vislielākā. Citiem varbūt, tie apstākļi, vēl kaut kas, varbūt enerģija beidzās, bet, man bija tā vīzija visu laiku, kad ir jāturpina, uz ko jātiecās. Tādā veidā mēs esam šobrīd tur, kur mēs esam. Un par to organizatorisko komandu runājot, šobrīd 120 komandas, 1877 spēlētāji. Tu taču neesi viens pats, kurš ar pilnīgi visu ņemās. Cik liela ir tā organizatoriskā komanda un cik liela palīdzība viņi tev sniedz? Ja mēs tā skatāmies, tad ļoti liels apjoms ir man jāizdara. Anastasija, kuru bildē un kuru uzņemās vadību par visiem sociālajiem kontiem. Tad mums ir atsevišķi cilvēks, kas darbojās pa dizainu un grafikām. Tad, protams, ir tiesneši un galdiņš attiecīgi. Mums ir vairāk kā 50 tiesneši, kas apkalpo spēli, vairāk kā 40 galdiņu cilvēki, sekretariāta cilvēki, kas raksta statistiku. Tas apjoms ir diezgan liels, ko mēs paveicam. Arī jūs sava veida pienesumu veidojot mūsu saturu podkāstā. Tieši runājot par podkāstu. Tu biji tas, kuram radās ideja par šo podkāstu. Tu uzrunāji Dāvi. Dāvis tālāk uzrunāja mani. Mēs sākām šo gribētos teikt, pilotiņu, jeb avantūru par Olibet Entuziasts basketbola līgas podkāstu. Kā tev pašam radās ideja par podkāstu? Skatoties to, kad aizvien vairāk cilvēku patērēja gan video, gan audio saturu, sapratu, ka tā raksti kaut kādā brīdī sevi izsmeļ, jāveido kaut kas atraktīvāks, kaut kas interesantāks. Un gribējās kārtējo reizi radīt kaut ko jaunu. Es zinu, ka ir daudz podkāsti par citām profesionālām līgām, pieņemsim, Eirolīgai tur savs podkāsts ir, gan daudz podkāstu, pieņemsim, kas tā pašā Latvijas basketbola līgai. Gribējās arī uztaisīt kaut ko amatieriem. Cik es zinu, amatieriem, hokejisti mēģināja kaut ko entuziastu taisīt. Tad bija doma tāda, ka mēs varētu būt pirmie, kas vispār Latvijā uztais tā kā amatieru basketbola līgas podkāstu. Tas, manuprāt, pirmajās epizodēs jau ir izdevies. Mēs esam spēruši soļus uz priekšu. Tā, es spriedzu mūsu salīdzināja Eirolīgas podkāstiem. Mēs varētu tur jāumēt ar to. Bet pirms šīs epizodes mēs arī skatītāji jums uzdevām iespēju pajautāt savus jautājumus Krišam. Pirms mēs tiem ķeramies klāt, Dāvi, vai tev ir vēl kāds jautājums Krišam? Es laiku gaitā, es tā lēnām. Lēnām, papildu jautājums. Jā.
Man ir pierakstīti visi skatītāji jūsu uzdotie jautājumi, un tiem mēs arī tagad ar Krišu iesim cauri. Nu ko, sāksim ar jautājumu, kurš tika uzdots vairāk kārt. Ja nemaldos, 4 vai 5 cilvēki uzdeva šo jautājumu, un jautājums Kriš ir sekojošs. Ir 17. sezona. Kad beidzot būs līgas zvaigžņu spēle, 3-punktu metienu konkurss, danku konkurss, iepšu viss, kas piederās pie All-Star pasākuma? Zvaigžņu spēle, es domāju, ka nav plānā. Zvaigžņu spēles formāts, manuprāt, mazliet ir sevi izsmēlis. Mēs skatoties, teiksim, uz profesionālu spēlēm. Es neredzu arī šobrīd īsti, ko mēs tur varētu piedāvāt. Teiksim, spēlētāji tajā spēles ziņā un viss pārējā. Bet, protams, ja būs, teiksim, interesi un ļoti liela vēlme un kādā veidā mēs varam forši to pasākumu uztaisīt, tad, protams, mēs varam. Kas ir uz 3-punktniekiem un dankiem, mēs esam taisījuši līdzīgus konkursus fināldienas ietvaros. Tur gan laikam danki nebija, bet bija skill challenge un 3-punktnieki. Tā kā šis jau reiz bija tik izspēlēts, kad mēs aizvedījām Olimpiskajā sporta centrā finālus. Tad mēs bijām abas divas zāles noslogojuši pilnībā. Mums jau nav tik daudz dankeru. Labi, iedankot var, bet tur kaut kā 3-6 vindmilu uztaisīt nav tik viegli. Bet, ko es tev gribēju prasīt par šito? Es nezinu, es tev teicu, bet labi, varbūt netaisīt tur kā All-Star spēle, bet ka būtu forši, ja, piemēram, saliek kaut kādā vienā sestdienā, svētdienā, 3-4 spēles pēc kārtas ir tādas, svarīgas. Un tad tā kā uztaisīt tiešraidi. Un tāds veids. Tā kā tikko pieņemsim Latvijas Basketbola Savienību uztaisīt to basketbola dienu Olimpiskajā centrā, kur bija tur bija LBL2 spēle, tad bija sieviešu līga, tad bija LBL1 un atkal, man liekas, bija... un vēl viena sieviešu līga spēle bija. Jā. Varbūt kaut kas tāds ir padomā. Pagaidām nav īsti par to domāts. Ideja vispār ir laba. Par cik mēs dažkārt arī tās tiešraides taisījām. Noteikti to varētu salikt, bet problēma ir, ka nevienmēr to var izdarīt amatieriem. Jo amatieriem ir, ka komandas nevienmēr tiek tajos laikos, kad mēs gribam, vai viņi tiek. Ļoti daudz, teiksim, interesantu spēļu notiek vienos laikos, jo tāpēc, ka komandas, piemēram, pasaka, ka mums vajag svētdienas vakaru. Svētdienas vakars ir tāds liels bestsellers, jo visi pa lielam grib. Man svētdienas prasa 80% komandas, un mēs pat fiziski nevaram visas spēles norganizēt tajā laikā, kad visas komandas vēlās, tāpēc visiem ir jāizretojās. Bet, protams, mēs cenšamies salikt, kad ir, pieņemsim, tās pašas kaut kādas 3 ekstra līgas pēc kārtas. Sieviešu līgas spēles pārsvarā notiek komandu savās mājas zālēs, un atsevišķas spēles notiek tikai brīvdienu ietvaros. Tā kā, jā, vispār šī ideja ir laba. Varētu pamēģināt un tad arī paskatīties, teiksim, tā kā norganizējās tiešraidi. Bet nevienmēr, teiksim, tā tie skatījumi ir visvairāk tām spēlēm, kuras tur ir ļoti sīvas. Tur ir jautājums visvairāk par mājas darbu un fanu bāzi, jo tas padara to visu daudz plašāk, jo nevelti pagājušā gadā īstenībā bija fināla spēle starp Apsardzi ir jāciena un Erūfu komandu. Tur skatījumu skaits bija ļoti liels, ļoti milzīgs. Zāle bija pilna, internetā arī bija ļoti daudz tiešraidē skatītāju. Tā kā tur trakums notikās. Tā bija laba spēle, jā, tā ir laba cipara. Jā, runājot par tām tiešraidēm. Tur runāju un ir arī, protams, par tiešraidēm jautājums no skatītājiem. Vai ir bijusi doma par visu spēļu filmēšanu tiešraidēs un cik reāls ir šāds pasākums? Tu droši vari teikt arī, ka tas ir nereāls vienkārši skatītājiem. Tas ļoti interesanti. Tas komandām arī tika piedāvāts. Visu spēļu filmēšana, toreiz arī tās izmaksas, kas tika aprēķinātas, nebija tik ļoti lielas. Tur, man liekas, bija kaut kādi papildus kaut kādi 300 eiro no komandas, un tad būtu visa spēļu filmēšana, bet toreiz tas komandas skaits, kas to gribēja, bija, man liekas, kādi 30%, kas to gribēja. Pārējās komandas teica, nē, mēs bez tā varam iztikt. Un tad beigās arī, loģiski, tu nevari uztaisīt, ko tu filmēsi, ko tu nefilmēsi, kurš tad lietos to saturu, kurš to nelietos to saturu. Tad reālākais tad bija doma par attiecīgi robotizēto kameru piekarināšanu. Mēs tur uzsākām vienu projektu, bet, diemžēl, tas atdūrās pret birokrātiju.
nevienmēr, teiksim, tā visās sports kompleksos, kuros mēs aizvedam spēles, tās ir iespējams uzstādīt, jo, tās ir pietiekami dārga aparatūra, kurai ir vēl jādabū visas atļaujas, vai ne mēs nepārkāpjam visus GDPRus un visu pārējo, kurā brīdī tās kameras var pārvaldīt, izslēgt, vai mēs tur nevaram pieslēgties, piemēram, sporta stundu laikā filmēt viņas. Un, tā kā tur daudz, teiksim, tās iespējas ir. Bet šobrīd mēs aizvedam turības zālē spēles, un tad, ja ir turības zālē spēles, tad mēs, teiksim, 95% no tām spēlēm pārraidām tiešraidēs. Tās spēles, kuras nevar pārraidīt tiešraidē, ir arī jautājums, protams, šie visi jautājumi, dārgie skatītāji, no jums. Vai ir iespēja uztaisīt to, ka var sekot līdzi spēlēm live, tā kā tehniskajam protokolam? Līdzīgi kā tas ir Basket LV, LBL3, LBL2, LBL1 spēlēm, iet spēle un tehniskajam protokolam, jeb tā saucamai teksta tiešraidei, ir iespēja sekot līdzi laivā. Jā, tas ir arī bijis. Mēs ilgstoši arī viņu rādījām. Man liekas, bija kaut kādas 3, 4 vai pat 5 sezonas, kad šī tiešraide bija mājaslapā pieejama. Mēs viņu laidām caur FIBA LiveStat programmu. Un viss beidzās, diemžēl, ar to, kad mūsu izmantoto LiveStat programmu vienkārši FIBA beidza atbalstīt. Līdz ar to jau nebija baigi sen, tad sanāk nemaz. Laivs tāds kaut kādas 3. Pēdējās tiešraides, man liekas, bija kaut kāda 20. gadā vai 19. gadā, teiksim, līdz ar plus mīnus ar Covid iestāšanos, plus mīnus arī, teiksim, tās tiešraides arī pārtrauca. Jā, tur arī pārtrauka basīts un Laivs tāds pēc tam pazuda. Viņš, man liekas, 21. gadā viņu pārtrauca izmantot. Jā, un vienkārši tā programma, kur mēs gribētu izmantot 7. FIBA programmu, kas mums šobrīd, teiksim, tā mēs izmantojam mazliet vecāku versiju, bet tur ir finansiālais apstākļus, jo mums ir diezgan vairāk tūkstoši, teiksim, tā gadā jāmaksā tā licences maksa, lai mēs varētu dabūt visus tos datus un arī plašu statistiku. Vienkārši mēs šim neesam atraduši šobrīd atbalstītājs, bet, ja, teiksim, ir komandām vēlme vai, teiksim, ir kāds sponsors vai vēl kaut kas, kas noteikti gribētu šādu saturu atbalstīt, tad mēs noteikti esam interesēti sadarboties. Mēs varam iemest pieprasījumu. Ja tu gribi redzēt teksta tiešraides spēlē, raksti Krišam, vienosieties par peso un aiziet. Viss būs, viss nokārtosim. Nākošais jautājums ir par ekstra līgu. Viens skatītājs jautā tieši tev, Kriš, kā tiks risināts jautājums par mazo komandu skaitu ekstra līgā? Jā, pēdējos gados tā ir bijusi liela problēma, un šogad tas jau ir kā kritiski. Tāpēc, 6 komandas, tāpēc jā, ir jau plāns. Plāns jau ir, teiksim, tā izpildēji. Plus, mīnus plāns varētu būt ar izaicinājumu kausu kopā. Bet, teiksim tā, lai tur tās komandas nebaidītos, tad tur tas plāns būs tāds, ka gan izaicinājumu kausu komandām būs interesanti, gan arī ekstralīgas komandām būs interesanti, jo būs iespēja vai nu par to titulu cīnīties, vai nu par šo, vai attiecīgi ekstralīgu vai nu izaicinājumu kausu. Bet, teiksim, tādām spēcīgajām komandām no izaicinājuma kausā, kas ir, kuras var reāli izcīnīt izaicinājumu kausu, viņiem būtu kā iespēja kā bonusā izcīnīt ekstralīgas titulu. Tā kā tur ir izdomāta tā sistēma ļoti interesanti arī tām komandām, kuras šobrīd spēlē 3. līgā, kuras, teiksim, tā varbūt baidās iet uz izaicinājumu kausu. Tad, tur, teiksim, tās iespējas tikt play-offā un vispār aizvadīt, teiksim, ļoti saturīgu sezonu būs ļoti labas, tāpēc šobrīd ir tas plāns izstrādāts, un es domāju, ka arī ekstralīga komandas būs interesētas, jo viņām būs daudz dažādu pretinieku. Tas ir kaut kas līdzīgs, tagad 5. 6. sadalījās, vai bišķi specifiskāks, jautrāks? Tas ir mazliet specifiskāk. To varbūt, teiksim, atcerās tie, kas, pieņemsim, skatījās Eirolīgu kaut kādā 2008. 2009. gadā, tad aptuveni kaut kas. Mēs tad mazi bijām vēl. Mēs tad bijām mazi. Bet izklausās ļoti interesanti. Un vai tas varētu tikt implementēts jau nākamā sezonā? Jā, tas pavisam noteikti tiks nākamā sezonā izmēģināts. Skatītāji, gaidiet, gatavojieties, trenējieties. Klausīties, uzdod jautājumu un punktieris aiziet. Visi izdomāts, visi sakārtot. Krišs par visu ir padomājis. Ļoti labi jautājumi, skatītāji. Turpinām. Kādēļ nav un vai kādreiz būs mēneša balva
par labāko statistiku blokos un pārķertajās bumbās. Stīliem varbūt kāda zaglēna trofeja vai blokos, nezinu, tur pieņemsim debesu sargātājs. Es īsti nepateikšu. Iespējams, šāds tituls ir NBA. Es neesmu, teiksim, tā tik liels NBA sekotājs. Noteikti. Tur ir Defensive Player of the Year, vienkārši, kas ir bloki stīli un atlikušās bumbas, jā, un tad tur vēl. Jo es esmu vairāk tas, kurš ir Eurolīgas cienītājs un kurš seko Eurolīgai. Iespējams, Eurolīga arī tāds spēlētājs ir, bet jā, tas būtu ļoti interesanti jautājums, teiksim tā, kā mēs viņu tur spētu novērtēt. Tad būtu jāizvērtē, jāuztais kaut kādas formulas, kritēriji, pēc kurām ņemam. Protams, tas ir iespējams, un tad varētu arī skatīties un meklēt, teiksim tā, šo spēlētāju, kurš ir, pieņemsim, tiešām, teiksim tā, komandas melnā darba darītājs. Mīļākā Eurolīgas komanda. Šobrīd es nepateikšu īstenībā. Žalgiris noteikti varētu būt viena no mīļākajām, bet es vispār atbalstu latviešus. Es biju nesen gan uz Virtus, gan uz gan skatos regulāri Fenerbahči, tāpēc jā, noteikti, teiksim tā, šīs latviešu pārstāvētās komandas man ir mīļas. Cik reizes esi bijis uz Kaunas Žalgiris spēli pats klātienē? Šo sezonu vai vispār? Vispār. Vispār es domāju, ka vairāk kā 20 reizes gan jau varētu būt, bet šo sezonu ir tikai viena reize, un pagājušā sezona ir arī, man liekas, kaut kāda viena vai divas reizes, bet parasti Kaunas Žalgiris spēles regulāri tika apmeklētas. 4, 5 vai 6 reizes sezonā. Tur agrāk tie rādītāji bija tādi, ka tu brauc uz Kaunu, tu aizbrauci, un tajā pašā vakarā mauc atpakaļ, tāpēc bija traki. Atmosfēra tur baigla. Es pagājušajā sezonā. Pareizi pateicu vārdu. Jā, atmosfēra. Bet pagājušajā sezonā es biju. Pazaudēju savu Kaunas Žalgiri nevainību. Teiksim tā, pirmā spēle, ko apmeklēju, kultūršoks. Kungi, tas bija kultūršoks. Es zināju, ka tur būs iespaidīgi. Es negaidīju tik iespaidīgi. Es biju, man liekas, pirms 2 gadiem pret Baskoniju, tā kā vēl Artūrs Kurucs spēlē. Arī diezgan fenomenāli labi. Man ar ASK komandu bija iespēja piedzīvot arī vēl veco halli, kad viņi aizvedīja vecajā Kaunas sporta hallē, kur bija kaut kādi 5000 skatītāji. Mēs ar turieni braucām, bet toreiz tā atmosfēra tur nebija tāda, kāda viņa ir šobrīd. Cik tur tagad vietas ir? Virs 15,000, 16,000. Jaudīgi. Lielāka par Xiaomi arēnu. Xiaomi. Runājot par arēnām un sporta zālēm, jautājums no skatītājiem: labākā, jeb ērtākā zāle, kurā rīkot finālus, un vai kādreiz tie varētu notikt Xiaomi arēnā? Man pierakstīts arēna Rīga, jo tas bija jautājums, bet runāsim pareizi. Vai tie kādreiz varētu notikt Xiaomi arēnā? Tie, kuri zina, liela daļa nezina, bet mums jau ir bijuši fināla arēnā. Mums ir bijušas kaut kādas, man liekas, 3 spēles, fināla spēles arēnā, kuras ir notikušas. Un mēs esam arī ļoti daudz finālus aizvadījuši Olimpiskajā sporta centrā. Mums ir bijuši fināli Meža skolā, Meža parkā. No šīm zālēm es teiktu īstenībā, ka šobrīd Meža parks ir perfekta vieta. Arī, teiksim, Meža skola bija ļoti ērta. Olimpiskais centrs, tas arī, teiksim, tā Rīgas centrā, visu foršu, bet, teiksim, tā šobrīd kādu mēs esam iekārtojuši Meža parku un cik viņš skatītājiem ir tuvu, cik viņš ir pārdomāts, kad mēs varam uztaisīt uzkodu un dzērienu bāru zālē un aizvadīt arī, teiksim, tā tiešraidēm ir pietiekami daudz vietas, gan tā pati filmētāja komanda, viņi var iekārtoties savās telpās, viņiem nav jāpavada režisoram busiņā viss laiks, tā kā, šobrīd Meža parks ir ļoti perfekta vieta, vai, teiksim, tā kādas citas zāles varētu būt. Par arēnu varbūt, teiksim, tā 20. sezonu, varbūt tiešām jau uztaisīsim fināla dienu arēnā, redzēs, bet tas varētu būt tāds viens ambiciozs plāns. Protams, noteikti, tad, kad mums ir fināli, tad ir hokejs, pārbaudas spēles, vai vispār var tajā laikā uzlikt basketbolu grīdu. Jā, arī fakts. Daudz un dažādu aspektu. Bet pagājušajā gadā Meža parkā labi uzkodiņas bija, labi arī dzērieni. Meža parks vispār tāda. Es baigi daudz laika pavadīju, vairāk nekā man bija plānots. Tā bija otrā sezona, kad mēs uztaisījām vispār tādu bāru. Pirmajā sezonā bija mazliet fails mums sanāca. Kad bija pēdējā fināla spēle, tad 5 minūtes pēc spēles sākuma beidzās jau krājumi.
Pieredze no kļūdām mācās. Vecais labais teiciens labāk par daudz nekā ka pietrūkst, vai ne? Latvieši. Par fināliem runājot, par uzvarētājiem runājot, nākamais jautājums. Vai ir bijusi doma palielināt balvu fondu un kas ir nepieciešams, lai to īstenotu? Balvu fondu visu laiku mēs cenšamies gan ar visādām balvām, kas nav naudiskas vērtības balvas. Mums, protams, ir bijuši kaut kādas sezonas, pieņemsim, tajā pašā čempionu kausā, ko mēs organizējam pa visu Latviju, kur bija tās naudas balvas, bet tur tās naudas balvas bija mazliet savādāk. Mēs uzvarētājiem garantējām, ka mēs apmaksājām viņu dalību viņu pārstāvētajā līgā uz nākamo sezonu. Attiecīgi, ja pieņemsim uzvarēja komanda, piemēram, no Ogres čempionāta, attiecīgi mēs ar tālāk mums, teiksim, tā Ogres čempionāta organizatori nosūtīja rēķinu, mēs viņu apmaksājām. Bet vai nepieciešams, pieņemsim, taisīt kaut kādu finansiālo balvu, tur 1000 vai 2000? Manuprāt, ka nē, jo mēs šobrīd redzam, pieņemsim, ka ir komandas, pieņemsim, no apakšējā gala, kuras negrib pretī sev tik profesionālas komandas. Savukārt mēs redzam, ka viņam tajām profesionālajām komandām nav, teiksim, tā tik liels komandu skaits, kas cenšas spēlēt ar tām top komandām. Tāpēc tas nebūtu, manuprāt, tas, kas būtu jādara. Būtu jācenšas izpildīt tos plānus, teiksim, ko uzdev iepriekš jautājumos, kā tieši teksta tiešraides, kā video tiešraides. Tas ir, manuprāt, tas, uz ko mums ir jātiecas. Jā, ieguldīties tajā līgas kvalitātē. Nevis vairāk, ka šeit vinnēdā vai savāks piķi un pazudīs. Un ko tad darīs? Nē, ja mēs izdalām arī, pieņemsim, to balvu uz tiem spēlētājiem, tur būs 100, 200. Tas būs labi, jā. Jautājums, teiksim, tā, ja tev dabūs 100, 200, tā būs, teiksim, varbūt viena nedēļas nogala Rīgā un tev vairs tās naudas nav. Kārtīgi nosvilēts fināla tituls, teiksim tā. Jā. Bet vispār, starp citu, mums šodien arī būs jātaisa noslēguma pasākums, un ja kādam ir idejas par to, kurš lokāls viņam vislabāk patīk, pieņemsim Rīgā, vai varbūt, teiksim, skatās kāds krogas vai bāra vai kluba īpašnieks, un viņš grib, teiksim, tā mūs uzņemt pie sevis, un tad droši rakstat, skatīsimies. Visi var sarunāt. Un skatītāji rakstiet komentāros, kur jūs gribētu noslēgumu pasākumu, jā, Olibet līgas. Tur jau var nākt arī parasti, skatītāji, atbalstītāji var pievienoties. Mūsu pēdējās sezonās ir bijis Angārā. Tur parasti vienmēr bijis ļoti jaudīgs pasākums. Pagājušā gadā mēs arī iemēģinājām. Pagājušā gadā mēs iemēģinājām arī Toveru. Bet, tur šogad varbūt varētu kāds no muzikālās bankas labākajiem. Jā, mums jau te skatītāji lauž tribīnas, ka Sineros vajadzētu pamēģināt. Pie Sinerstība. Jā. Nākamais jautājums. Viens no noslēdzošiem jautājumiem no skatītājiem. No organizatoriskā viedokļa pa šiem gadiem, kāds ir kuriozākais vai interesantākais stāsts saistībā ar galdiņu un tiesnešiem? Parasti, ja ar galdiņu, tad tas nav kurios. Organizatoram tas noteikti nav kurios. Palīdzēt spēlētājiem no pagājušās epizodes, gan jau viens tāds regulārais stāsts. Kaut kāds viens no kurioziem bija kaut kādus, man liekas, 7 gadus atpakaļ. Bija spēle. Spēle sākās kaut kādos 10:30 vai 10:00, neatceros precīzi. Vakarā vai no rīta? Rīta. Un mēs tur, kā vienmēr esmu ieradies zālē kaut kādas aptuveni 2 stundas par spēli. Kamēr visu laicīgi saorganizē, tad pierod to, ka cilvēki dažkārt ierodās tur pēdējā mirklī, tu jau visu tur sastāvs pārbaudīs, visu. Kaut kādi 10 minūtes, un tu sāc lēnām interesēties, kur ir tie cilvēki, cik tālu tu esi. Un tad es zvanīju vienam, prasu, kur tu esi. Kādu tur nevar sazvanīt, un viņš saka, kur man jābūt. Man jau tikai jābūt 12. Un tad skaties, ka tu esi nosūtījis nepareizes laikus. Pats. Tad toreiz mēs ar Ansiju divatā kaut kādu pirmo ceturdaļu novadījām, pēc tam ieradās viens cilvēks vēl klāt, tad novadījām puslaiku, tad jau atnāca vēl cilvēks klāt, un man liekas, ka līdz spēles beigām jau bija viss jau tā kā sastāvs klāt. Nokomplektēts. Bet vai es nosauku to, teiksim, tā par kuriozu? Es teiktu, ka nē, es drīzāk nosauku, teiksim, tā par savu lielu feilu, kuram pēc tam, protams, šie feili visi
kaut kādā veidā veicina, teiksim, uzmanību. Un kaut kādā veidā mēs no šīm kļūdām mācāmies, taisam labojumus, lai mēs attiecīgi nepieļautu tās kļūdas. Tā kā, caur šīm kļūdām mēs tikai varam arī mācīties. Vēl viens kurjos, kas ir bijis, teiksim, dažus 3 gadus atpakaļ, bija arī, teiksim, diezgan bēdīgs, kurš bija komanda ļoti asi cīnījās pļaunieku pamatskolā pēc bumbas un notrieca visu galdiņu. Un vienam uz galda bija kafijas krūze, un vienkārši tā visa kafijas krūze tika trāpīja uz tablo kastes. Un attiecīgi pēc tam mēs kaut kādas 2 nedēļas spēlējām ar mūsu rezerves tablo uz galda. Līdz ar to... Var teikt, viss domino sakrita, tagad tam nevajadzēja sakrist. Tur spēlētāja enerģija... krūze, kuras saturs, teiksim, tā bija pilns līdz augšai, tur arī, teiksim, bija tāds. Bet, kādreiz ir bijuši, teiksim, tie centra metieni, kurus parasti galdiņi cilvēki filmē, un vienreiz bija, kad spēlētājs meta, viņš aizmeta garām to metienu, bumba uzlidoja augšā, es nezinu, kaut kur pilnīgi pie griestiem, beidz filmēt, un vienkārši tā bumba ielidoja grozā. Ieskaitījāt, iedevāt tālu? Mēs iedevām, bet man liekas, ka toreiz mums vajadzēja taisīt atskaites, un tas spēlētājs, man liekas, kaut kādas 5 minūtes centās trāpīt tos metienus grozā. Lai būtu video, ko parādīt, ja? Jā, un tad man liekas, ka ar grūtībām trāpīja, bet man liekas, ka tur jau pēdējā minūtē, man liekas, ka pusi no metieniem pat nedevilkli stīpē. Noslēdzošais jautājums no skatītājiem. Kriš, es viņu ieliku, jo es ceru, ka tu viņu sapratīsi. Es īsti nesapratu, bet jautājums ir šāds. Dāvi, varbūt tu arī sapratīsi. Vai komandai, kurā spēlē Artūrs Lūsis un Jānis Dumburs, nevajadzētu dot dalības maksas atlaides? Vai tu zini, kāpēc šāds jautājums, un vai tu vari pakomentēt? Šo jautājumu man īstenībā par šīm visām tehniskām piezīmēm diskvalificēšot, tur vajadzētu tādu progresīvo nodokli, kad ar katru tehnisko piezīmi aug procents. Jo es nezinu, kā savādāk, teiksim, šo pasākumu visi ierobežot, jo tas jau notiek tā kā regulāri. Tas ir domāts tā, ka viņiem ir daudz tehnisko piezīmi, ja? Tad attiecīgi kaut kādā veidā mīnusot. Ja es nemaldos, Ventspilī pilsētas čempija 50 eiro pa tehnisko. Bet tur arī tur ik pa laikam aiziet tādās galējībās tie spēlētāji, kad tur citu variantu netiek pieņemti. Tur varbūt aiziet pie Ventspils naftas, un tad vienkārši tie 50 eiro ātri paņemās. Varbūt ir. 50 eiro, visam ir jābūt samērīgam. Mēs arī, teiksim, tās tehniskās piezīmes palielinājām, jo tu vienā brīdī saprati, ka tie 10 eiro viņi cilvēkiem nenozīmē neko. 15. Šobrīd ir 15. Par diskvalificējušo 30, bet principā dažkārt, teiksim, tā par tām diskvalificēšanām piezīmēm. Dažkārt, sāpīgi, varbūt netaisnīgi, bet dažkārt tā diskvalificēšā piezīme tā nav 30 eiro vērta. Tur bezmazliet jāizskata. Nulīt vēl klāt jāliek, tāpēc, ka... Ir redzēti dažādi precedenti. Protams, ir mums bijis kautiņi, par kuriem ir tur liela sodi, diskvalifikācijas un viss kaut kas. Paldies Dievam, mēs neesam... Sāpīgākais bija, ka mēs vienam spēlētājam viņš play-offos izdarīja to, un mēs viņu diskvalificējām līdz sezonas beigām. Tas, teiksim, tā bija sāpīgi spēlētājiem, bet... Pats vainīgs. Mēs neatļausim nevienā brīdī, teiksim, tā pārkāpumus pret tiesnešiem. Nekādā gadījumā. Ja, teiksim, tā tiesneši kaut kādā veidā tiks aizskarti vai kaut kas tam līdzīgs, tad mēs rīkosimies. Kārtībai ir jābūt, un Krišs kārtību ievēro kā nekā 17. sezona, vieta Olibeta entuziasta basketbola līgai, un tu jau netiktu līdz 17 sezonām, ja tu dotu atlaides pa labu, pa kreisi, vai ne, un visi varētu darīt, kā viņi grib. Bet tā ir, varbūt, teiksim, pirmo sezonu mācība, ka tu daudzas lietas centies izdarīt tā, lai spēlētājiem un komandām būtu labāk, un tad beigās tu sastopies ar to, ka tu jau esi beigās nevis labāk izdarījis, bet tu esi sliktāk izdarījis. Un tas, ko tu kādam esi izdarījis pakalpojumu, tad cits uzskata to, ka tu viņam speciāli esi kaut ko kaitējis. Un tāpēc ir nācies ieviest tos noteikumus tā, lai visiem viņi būtu vienādi, lai visi viņus ievērotu, un attiecīgi, lai būtu tā, ka katru nedēļu ir spēle, tu zini to, ka tā spēle katru nedēļu arī būs. Nevis tā, ka tu atnāk, tu būsi, pieņemsim, pirmdienā, otrdienā plānos savus plānus, un tad tu teiksi, man ir kā ir spēle, bet es nezinu, vai viņi notiks. Paldies Dievam, pie mums nav tā. Prieks.
Par to ir tikai un vienīgi prieks. Dāvis jūt, ka tev ir jautājums. Jā, man ir viens no YouTube komentāriem no Vadim. FFS mēs redzējām jūsu garo komentāru video arī, bet viņi tur minēja par double elimination playoffiem. Es savā cīnījumā ar ChatGPT pajautāju. Tur palielam, cik es saprotu, tā doma ir 2 spēļu, nevis 2 spēļu summa, bet vai nu līdz 2 uzvarām vai kaut kas tāds. Tur varētu būt problēmas ar nedēļām, grafikiem, jo tu nezini, kurā nedēļā būs, kurā kārtā būs 2, kurā 3 spēles, bet pieņemsim kaut kāds playoff recedings, kaut kas tāds arī. Nē, tur tā sistēma, manuprāt, bija mazliet savādāka. Tur bija tā, ka ja šobrīd ir spēcīgā gala komandas un apakšējā gala komandas. Tad tā ideja bija tāda, ka tā spēcīgā gala komanda savā starpā spēlē, un tajā brīdī, ja tu teiksim, tā no tā spēcīgā zara izkrīt ārā, tad tev ir iespēja kā otra opcija, ka tu turpini tālāk apakšējā galā. Tas kaut kas līdzīgs aptuveni, kā pieņemsim šobrīd spēlējot, pieņemsim, RFS-am. Viņi sāk no sākuma Champions Leagues kvalifikāciju, pēc tam, ja viņi pārvar pirmo kārtu, viņiem ir iespēja izkrītot tik, piemēram, uz Eiropas līgu, ja viņi tur izkrīt, tad tālāk viņi turpina konferences līgā. Bet šajā gadījumā šeit viņiem būtu papildus iespēja, un viņi varētu vienalga, teiksim, tā pirmajā kārtā izkrītot, pēc tam uzvarot visas pārējās spēles, viņiem būtu iespēja tikt līdz tam finālam. Okay. Bet šādu sistēmu, manuprāt, tas ir vairāk priekš kaut kādiem cīņas sportiem, tur judo, grieķu, romiešu cīņa. Es neesmu dzirdējis īsti, ka kaut kur citur būtu. Varbūt kāds palabo mani, bet šādu sistēmu, teiksim, basketbolā es neesmu īsti redzējis. Varbūt NCAA, bet es īstenībā šaubos. Manuprāt, basketbolā to īsti ar tā implementēšanu pazustu īsti tā cīnīšanās regulārajā sezonā. Jo, tev regulārajā sezonā tu cīnītos stiprajā galā, bet ja tu paliec stiprajā galā, tev playoffā uzreiz nāk stiprie pretī. Tagad tev arī tā regulārā sezona ir svarīga, jo tu savā ziņā, tu tiekot pirmais grupā, tu cīnīsies pret grupas pēdējo. Vai tas ir top grupā vai kurā grupā, bet kaut kā tā tas notiekās. Visinteresantākais ir tas, ka amatieru sportā tā rēķināšana, kurš tā playoffā būs izdevīgāks vai neizdevīgāks, tas ir, manuprāt, diezgan bezjēdzīgi. Tāpēc, ka kamēr tu cīnies un ceri par to, ka tev būs kaut kāda potenciāli vājāka komanda, tad ir komandas, kuras regulāro sezonu aizvada galvenais, ka tik playoffā. Un tad, kad sanāk playoffā, tad man vienmēr ir tāds ieteikums. Nekad regulāro sezonu nepabeidziet 2. vietā, jo tās komandas, kuras nāk no 15. spota, tās vienmēr parasti izsit ārā to otro komandu. Es nezinu, kāpēc, bet 15. vietai regulārajā sezonā ir liels spēks. Wow. Labi, vēl viens ašais. Labi, es ceru, ka ašais jautājums no manim, bet mēs pirms ētera jau runājām. Saules mētra spēlē. Pagājušajā sezonā man bija tas gods spēlēt pret Kristofu Valteru. Kāds būtu tavs visu laiku entuziastu basketbola līgas piecinieks? No tiem, kuri ir spēlējuši, vai no tiem, kuri vēl nav spēlējuši? Kuri ir spēlējuši? Kur ir? All-time 5 no 17. Vai arī, ja tev grūti to piecinieku nosaukt, tad kas ir vispār tāds spilgtākie, basketbola personāži, kas ir, tā teikt, savu karjeras noslēgumu atsildījušies? Ja mēs varam pieminēt, tad noteikti Kristofs Valters būtu pelnījis ar to, ka viņš ir, manuprāt, šobrīd vienīgais Eirolīgas spēlētājs, kas ir kādreiz spēlējis pie mums. Un vienīgais, kurš spēlējis 5. līgā. Bet 5. līgas titulu viņš nedabūja. Sorry. Bet noteikti es labprāt redzētu gan to pašu Kasparu Kambalu, ko es pieminētu, gan Kristapu Jančēnoku. Ja domāju, viņi visi uztaisītu komandu. Es domāju, viņi kādu līgu arī uzvarētu. Domāju, gan jā. Noliec Kambalu groza apakšā. Tu taču neies tur tuvumā nemaz. Tur varētu būt Kristaps Jančēnoks, Kaspars Kambala, Sandis Valters. Viss. To pašu Andru Biedriņu paņem klāt. Jakovičs, tur jau principā sanāk tagad vai nekad izlasā. Armands Šķēle. Tas, ko es gribēju teikt, Jo interesanti lieta pie mums ir spēlējis Aigars Šķēle no Latvijas izlases spēlētājiem šobrīd. Ir bijis dažas sezonas, vairākas sezonas jau, kādas dažas, jau kādi 10 gadi spēlēs vai vairāk pie mums. Pret Kambalu būtu taktiski jāspēlē. Jāsagatavo jau tricārs, moškas sēšnieks, pābiem jāsamaksā un vienkārši jāved ārā. Labi, Kriš,
Jautājumi ir beigušies, un no tevis skatītājiem novēlējums šai atlikušajai sezonai un, protams, arī turpmākajām Olibet entuziastu basketbola līgas sezonām, jo šī noteikti nav pēdējā, un Olibet līga tikai un vienīgi plaukst un zeļ. Kriš, tavs novēlējums. Galvenais jau ir izbaudīt spēli, izbaudīt atmosfēru un arī, teiksim, skatītājiem veidojiet to atmosfēru, jo principā, jebkurš spēlētājs, kurš spēlē pie mums, viņš veido savu stāstu. Man ir liels prieks par tām komandām, kuras veido to bāzi, kuras veido to staturu, kuras aicina daudz fanus. Tiešām uz tām spēlēm ir liels kaifs nākt. Es atceros, ka pagājušā gadā bija playoffs. Radeks un Pārdaugavas Buki nespēja vienoties par spēles laiku. Es viņiem piedāvāju dažādus laikus. Beigās abas divas komandas palika pie tā, ka spēlējam svētdienā 10:30 vakarā. Bet neticēsiet, zāle ar skatītājiem un faniem bija pilna. Īpaši Pārdaugavas Buku. Es varētu teikt, ka Pārdaugavas Bukiem ir vienīgās ultras. Jā, jo viņiem arī bija Instagramā storijas ielikts no šitās nedēļas nogales, ka tur bija Pārdaugavas. Nē, ja mēs secinātu, teiksim, tā, ar kuriem ir fani, un tad Pārdaugavas Buki būtu tie, kuriem ir ultras, jo tie, kā viņi atbalsta, tas bija trakums. Tāpēc izbaudiet šo spēli. Man ir liels prieks, ka es varu organizēt šīs sacensības, un katru gaidu ar lielu nepacietību finālus, kas īstenībā jau būs pēc mazākā 3 mēnešiem. Mēs jau sāksim jau pirms lieldienām, jau būs pirmie fināli, tā kā palikuši 2,5 mēneši. Un februārs ir pēdējais mēnesis, kad ir regulārā sezona visām komandām. Jau ar 1. martu mēs sākam jau pirmos playoffs. Un tur ieskārsti. Savācam savas 5 spēles, jā. Dāmas kungi, dārgie basketbola draugi, tas bija Krišs Rauska, Olibet entuziastu basketbola līgas organizators, šefs un sirds un dvēsele jau 17. sezonu. Liels paldies Krišam. Un, Kriš, varbūt tu vari ieteikt kādu, ko tu vēlētos šeit redzēt viesalomā. Savu pēc, tas ir kādu viesi, ko mēs varētu mēģināt uzrunāt. Ja nē, tad mēs ļausim skatītāji jums izdomāt. Jūs jau tur gribējāt apskatīt tos tiesnešus. Jā, es Jurka gribēju. Noteikti, ka Jurka varētu atnākt. Vai arī kāds no citiem tiesnešiem, varbūt kāds no Jurkas audzēkņiem, kur jau šobrīd ir saņēmis. Jo Jurka jau tāds kolorīts arī runātājs, man liekas, ir viņam būtu ko stāstīt un joknāt. Jūs viņiem varētu sagatavot ļoti daudz epizodes strīdīgās. Jā, un ļaut viņiem, teiksim, izskatīt. Es domāju, ka dažas komandas arī varētu sagatavot. Jā, un arī tādas, ko viņš pats tiesājas, bet neteikt, ka tās viņa epizodes un skatīties, ko viņš pats pateiks. Es domāju, ka ar Juras spēlēm būtu grūtāk atrast tās strīdīgās epizodes, tās strīdīgās epizodes jau tajā brīdī tiek atrisinātas ļoti profesionāli. Bet tur varētu salikt, varbūt, teiksim, epizodes, nenofilmējot tiesnesi un paskatīties, teiksim, kurš tiesnesis nosauc šo sodu. Sarunāts. Tad nākamais viesis, Juri, gatavojies. Krišs tevi nominē kā nākamo viesi. Skatītāji, milzīgs paldies jums, ka klausījāties šo Kriša Rauskas viesošanos Olibet entuziastu līgas podkastā, bet nekur nebeidziet projām, jo mēs ar Dāvi jums vēl ieteiksim spēles. Jā, es domāju, ka no nopietnām lietām jāķeras pie kurioziem. Pirms mēs iesakām jums spēles, skatītāji, mēs arī jums pajautājām ieteikt dažādas kuriozus, un viņu bija ļoti, ļoti daudz. Mēs visus neapskatīsimies šajā epizodē. Atstāsim arī kādus ķirsīšus uz nākamajām epizodēm, bet paskatīsimies tos, kam ir video pierādījumi. Jo, ja tas nav uzfilmēts, tas nav noticis. Un pats pirmais. Sāksim ar pašu pirmo, kurš notika aizvadītajā nedēļas nogalē. Norisinājās spēle Lai Līst pret Jauno pasauli. Un mans komandas biedrs Salvis 4. ceturtdaļas beigās. Tur diezgan labi. Neteiksim, kas tur ir. Skatāmies video. Neizšķirts, jā. 4. ceturtdaļa. 6 sekundes. Garām. Noskan uzbrukuma laika sirēna. Pams. Salvis domāja, ka spēle beidzās. Salvis domāja, ka beidzās spēle. Zin kā, es saprotu arī viņu. Tu esi ar muguru, noskan sirēna, viss. Viņš nav no tiem džekiem, kas tagad metīs pēc sirēnas no otra gala. Bet, cik es sapratu no kolēģīšu, kas met vienu no šitiem pēdējiem metieniem, tad otro viņi ar pēc tam aizmet garām.
papildu laikā jūs vinnējāt. Un tad bija papildu laiks, un lai līst veiksmīgi vinnēja. Parasti jau, man liekas, šī ten kurjos beidzās. Sāpīgi. Sāpīgi. Un Salvi, tev tiešām paveicās šajā situācijā. Skatītāji, ja dzirdam sirēnu, pārbaudam, kas tā ir pa sirēnu. Jā. Dodamies tālāk. Nākamais kurjos. Viens no podcastu faniem, Reinis Vite. Reini, vārdu brālis, jā, sveiciens tev. Gribētos teikt tāds spēka paņēmiens. Skatāmies video. Gar muguriņu, bet Ar stilu. Tālāk pa skaisti. Vēl cerams, gar muguriņu. Bet skaties, man liekas, tas Džeks vēl ielika trojku. O, tik tālu es neredzēju. Skatāmies. Nav, tur nogriežas tieši. Tieši nogriežas. Tāds tīzerīts mazais. Bet tas skaņas efekts. Finish here. Virgin City pierādījuši to kārtīgi reizi, ka viņi ir labi sociāli. Ļoti labs mārketings. Protams, pasmieties pa sevi. Protams, uzbrukuma piezīme. Stabili. Pilnīgi 100%. Es ceru, ka šo tu pat nemaz neprotestēji pie tiesnešiem. Dodamies tālāk. Trešais video. 5. līgas pusfinālā Usis sodu pie neizšķirta un 12 sekundēm līdz spēles beigām. Es zinu, ko šis beidzās? Zaudēja. Nē? Pretinieki iemet sodiņus, un tad pēdējās 10 sekundes izskatījās apmēram šitā ten. Jā. Es nezinu, varbūt 8-3, 8-1. Varbūt Snoopijs atkal spēlē. Tu nezini, kas bet, reku mūsu gudrākais spēlētājs uzsit piezīmi visstulbākajā momentā, bet, kas tagad notiek? Šis ir kā tas viss beidzās. Šis ir pēc tā zoda, ka Zernevics ielika uzvaru mesošo metienu, ka mēs tikām finālā. Jūs te jau bijāt uzsituši sodu, un viņi jau abus sodiņus iemet. Jā, un šis bija kā tas beidzās. Un tas ir pusfināls. Jā. Wow. Šis ir ļoti sāpīgi. Tā epizode, kas pagājušajā nedēļā, pagājušajā epizodē. Šis ir ļoti sāpīgi. Nē, reāli skaisti. Kaifoju. Wow. Tagad tā. Rūģi veseļojies. Es gribu redzēt kaut ko šādu arī tiešraidē. Bet, skatītāji, tādi bija kuriozi video. Ir ļoti daudz vēl kuriozi. Tos mēs pataupīsim vēlākam. Ir laiks ieteikt spēles, uz ko dosimies. Sāc tu. Tātad. Ātri, viegli un ar prieku. Aiziet. Es ieteikšu 5. līgas spēli. Vadims FFS pret Gaujienu. Iedošu atpakaļ sabiedrībai, respektīvi. 1. februārī 21:00 SC Mežparkā. Abām komandām 3-3. Un tur ir tā, ka trešajā... Super, labi. Tur ir tā, ka... Top 8 komandas pie veiksmīgākām vai neveiksmīgākām spēlēm var nomainīties. Viss tas top 8, tā kā tur nekas vēl nav akmenī iekalts. Un kāpēc šo spēli es vēl iesaku, jo pagājušajā sezonā viņas arī tikās regulārajā sezonā. Tur pa 4 punktiem Vadims vinnēja Gaujienu. Tā kā diezgan Vādins, nevis Vadims. Vādins. Tā kā jā, tur veseli plejādi efektīviem spēlētājiem gan vienā, gan otrā komandā. Es gan pēc analīzes sapratu, ka es skatos 23. gada statistiku. Tā kā man nācās no jauna skatīties. Kaut kā tā. Tu man prasīs prognozi, es teikšu Vadins, FSS. FFS. Pa kāds 7 punkti. Jo viņiem ir tā kā bišķi tāds komandas kodols vairāks. Plus 7. Cik vispār ir bilance prognozes? 1-1 tagad, vai ne? Jā. Jo tavējā iepriekšējā neizgāja, manējā aizgāja tur 1 punktiņu, tad 1-1. Ok, labi. Un tieši pirms tavas spēles mēs šoreiz esam tā veiksmīgi skatītāji ieteikuši, lai jūs varētu iet uz back-to-back spēlēm, kuras abas divas būs interesantas. Pirms šīs te spēles norisināsies mana ieteiktā spēle. 1. februāris, 7:30. Top grupas līderi. Rektopus pret BK iemetiens. Izaicinājuma kauss. Jā, tā tad BK iemetiens atrodas 5. vietā, Rektopus ir 1. vietā. Bija izaicinājuma kauss. Pareizi? Jā, pareizi, nekļūdos. Pirmā savstarpējā spēle viņiem noslēdzās 94-83 Rektopus uzvara, bet spēles rezultāts varbūt neliecina par baigo pārsvaru plus 11. Kā tas pārsvars tika iegūts? Pirmā ceturdaļa 39-13. Un visu atlikušo spēli iemetiens dzinās pakaļ. Kāpēc šī spēle būs interesanta? Jo atļaušos izmantot tavu vārdu plejāde. Abām komandām ir ļoti plašs arsenāls. Liela plejāde ar spēlētājiem, kuri ir rezultatīvi. BK iemetienam tie ir 8 spēlētāji ar vidēji 10+ punktiem, un spēļu apmeklējums 7 no viņiem ir 4+ spēles.
Labākais līgas piespēlētājs šobrīd izaicinājuma kausā ir Nikolais Zotovs, kurš spēlē iemetienā, un labākais atlikušo bumbu vācējs ir Kristians Zarumba, arī spēlē iemetienā. Zotovam pēdējā spēlē ir, man liekas, monstruāls triple-double. Redzēsim, kā viņam veiksies pret Rektopusu. Savukārt, ko liek pretī Rektopus? Ja jums likās, ka iemetienam ir ļoti plašs spēlētāju arsenāls, tad Rektopusam viņš ir vēl lielāks. 9 spēlētāji ar vidēji 10+ punktiem un 9. Viņiem visiem 9 spēļu apmeklējums ir 3+ spēles. Nav tā, ka viena spēle sametām ejam projām. Jā. 12 spēlētājiem ir efektivitāte virs 10 vidējā. Un 11 spēlēs viņi ir piedzīvojuši tikai 2 zaudējumus. Tā kā šī būs ļoti, ļoti interesanta cīņa. Un es gribētu teikt, ka šajā spēlē iemetiens uzvarēs. Es šaušu tādu longshot, bet iemetiens uzvarēs. Okay. Zotovs ar Zarumbu kopā nokārtos. Es domāju, ka tā pat varētu būt. Bet sastāvā abām komandām ir varētu būt, ka spēcīgi. pat spēlē būs tiešraidi, jo Rektopus paši organizē tiešraides, tā kā ja netiec klātienē, iespējams, ka būs arī... Ir jātiek klātienē. Tas sestdienas vakariņš. Aizies šitām abām spēlēm, pēc tam atpūties svētdienu, var arī vēl izbaudīt mājās, pazvilnēt divānā, paklausīties podcastu, ja? Jā. Pirmo un otro epizodi, jo trešo, tu, protams, būs dzirdējis, jo tu būsi šajās spēlēs. Un kas to zina? Varbūt mēs ar Dāvi arī būsim. Mums taču ir beidzot jāaiziet uz kādu no šīm spēlēm. Pašam spēli tad. Ja? Nu, nespēlēsim. Bet jā, mana prognoze ir BK iemetiens uzvarēs šajā spēlē. Nākamajā epizodē atskatīsimies, kā tad mūsu komandām gāja. Okay. Skatītāji! 3 lietas, labas lietas ir aizvadītas. Nākamā epizode būs 4. kas ir pēc latviešu tautas ticējuma no sirds. Vai ne? Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums. Paldies, ka jūs klausījāties. Šajā epizodē mums bija viesis Krišs Rauska. Šeit pats sēdēja. Jūs viņā varējāt klausīties, uzzināt par Olibet līgas vēsturi. Nākamajā epizodē mēs būsim bez viesa. Aiznākamajā Jūrka, ja viņš piekritīs. Un ja tu tik tālu video, ieraksti komentārā savu mīļāko Eirolīgas komandu. Mīļākā Eirolīgas komanda. Paldies, ka skaties. Dāvis Garančs, Reinis Rīkvēls, Olibet, Entuziastu basketbola līgas podcasts Zemstīpas, 1. sezona, 3. epizode. Čau! Dāvi, kāda frizūra tev būs nākamo epizodi? Zini, filmas tūs vēl stopāks. Jā. Es iet uz to. Labi. Tavs tablo neiet. Es paņemu stāju maltiņu. Labi.